šīs ūdens, jā, kaut kas bija. Es iedzeršu ūdeni, kur ir mazāk elektronu, manam ķermenim būs vairāk jāpiepūlās, lai... Tas ir viens, jā, tāds. Tad, ja, piemēram, es izderu glāzi ūdens, kur pH līmenis ir 14, bet mazāk elektronu, nekā pH līmenis 4 un vairāk elektronu, tad kurš būs labāk manam ķermenim? Tā, tad pH arī atspoguļo elektronu skaitu. Tad nav iespējams, ka man ir pH 4 ar daudz elektroniem un pH 11. Tieši tā. Tas pH arī pārējais nozīme parāda. Ja ir skābe, tas nozīmē, ka tur trūkst elektronu. Ja ir sārmaini, tur ir... Ja es ielieku glāzē pH 11, tad ar laiku viņš aizies uz pH 7. Jā. Es atsāšu. Nu, pat 6 varētu būt. Tas atkarīgs no tā, kādā vidē stāv. Nu, tad... Ja, piemēram, es izderu glāzi ūdens, kur pH līmenis ir 14, bet mazāk elektronu, nekā pH līmenis 4 un vairāk elektronu, tad kurš būs labāk manam ķermenim? Tā, tad pH arī atspoguļo elektronu skaitu. Tad nav iespējams, ka man ir pH 4 ar daudz elektroniem un pH 11. Tieši tā. Tas pH arī pārējais nozīme parāda. Ja ir skābe, tas nozīmē, ka tur trūkst elektronu. Ja ir sārmaini, tur ir... Ja es ielieku glāzē pH 11, tad ar laiku viņš aizies uz pH 7. Jā. Es atsāšu. Nu, pat 6 varētu būt. Tas atkarīgs no tā, kādā vidē stāv. Nu, tad... Ja, piemēram, man ir kohas, tad man labāk dzert pH 14, vai ne? Šeit pārāk labi arī nav labi. pH 11? 9, īstenībā literatūra, ko es pētīju, tie 9. No 9,5 ir tas augšējā robeža. Šeit vienalga. Saprot, jo šeit, ja mēs runājam par paģerēm, tad tur ir numur 1 vajadzīgs kvantums, šķidrums, jo katra alkohola daļiņa sadalās uz acetaldehīdiem, kas piesaista ūdeni gabalu. Un jo vairāk bija alkohola, jo vairāk jūs to sakrējat. Tad vienkārši ar vienu molekulu kaut cik viņu elektronu būs pa maz. Vienkārši mehāniski viņu jāizved. Tas ir viens. Otrs, tad, kad jūs paņemat 14, jūs ņemat to mutē. Mutē būs šoks. Nu, te jau šūnās. Jūs varat dabūt pārāk sārmaiņas, arī ir stress. Jo mums audi, saku, ir 7. Nu, ok, šeit ir 7. Kuņģi ir 1 un tālāk 8, jūs dodat 14. Te ir pretēji, saka, pārāk daudz. Tie uzbrūk, un tas ir šoks. Piemēram, ir bērniem tā sistēma drusku labilāk tāda mainīga, tad labāk redz. Ja jūs viņam iedosiet pēkšņi daudz antioksidantu, kas ir labi, nu šo antioksidantu tūlīt visu izārstēsim, tad viņam parādās pat čūlas mutē, jo pa daudz, organisms saka šokā. Jūs dodat vienas vielas, bet es saku, tur veseli ķēdīti. Tāpēc šeit labāk to darīt regulāri, bet nedaudz. Ko lūdzu? Nu, ūdeni vismaz. Tad ikdienā labāk dzert 7 vai 9,5? Ikdienā labāk dzert vairāk nekā 7. Tad īstenībā runā par 8. Nu, 7 pāri ir mūsu ķermenis. Bet es saku, kamēr jūs ielējat, kamēr jūs izdzert, kamēr tāds, turpat arī būs. Tāpēc sāk ar to 9,5. Līdz šūnai neaiziet 9,5. Ja jūs turat mutē, jā. Un tāpēc 9,5 ir tās limits. Ja? Tad šeit, saku, ļoti labs arī nav labs. Ja? Un tāpēc, ja jūs paņemsiet riktīgi sārmainu šķidrumu, var dabūt apdegumu arī. Tāpat kā no ķīmijas. Gan viens, gan otrs. Jo viņi savādāk darbojas, pārāk daudz uzbrauc. Ja? Un tad tā šūnai, saka, tik daudz atnāca, ko darīt, tad vispār tur visu piesātnē un pāri palika un nav kam atdot visu. Un tad rodas visas citas problēmas. Ja? Te nav tik vienkārši. Ja? Kāds izpaužās tās problēmas? Ja pa daudz, šī gadījumā varētu būt ļoti vienkārši tas apdegums, tas ir viens. Jūs dzerat iekšā. Bet tas apdegums ir iekšā? Kur jūs dzerat? Mute, barības vācis, kuņģis. Un kuņģim tas būs šoks. Redziet, ja ūdens neuzturās daudz, bet tur ir skāba, šeit ir sārmaini un pie tām ļoti galīga, tas varētu būt ļoti nelabvēlīgi. Īslaicīgi tāds tā kā stresiņš, jā, tā brīžam sodu, piemēram, dzer. Var īslaicīgi, bet viņu arī tagad tas secās, kā viņu sodu nekādu nedzer tīri, bet ar ūdeni, redziet, kā viņi tur
gašonais soda, ka viņi mazina to. Ja? Un ja iekšā, tas dažādi, jo sarmaina vīde, viņi nomāca elpošanu, jo tad ir mazāk elpo, tad viņi izmaina asins sastāvu, tad tas varētu būt uzreiz uz imunitāti. Tur vesela virkni ķīmiskas reakcijas. Bet galvenais, ka šīs ūdens visbiežāk neuzsuksies, jo viņš ir pārāk atšķirīgs, redzēt, uz otro pusi. Un tad viņš to gremošanas raktu sakairinās. Bet, piemēram, kur ir visbiežāk oksidācijas process? Kad mēs runājam oksidācijas, mēs skābja procesi. Tad, kad runā, ka gribās sarmainas produkts, vai ne? Un ir skābja produkti, ir dzirdēts, vai ne? Ka mēs gribam uzturēt sarmaina vīdi. Sarmaina vīdi ir tas 7+, 7,3–4. Tā ir sarmaina vīdi iekšā. Un caur to sarmaina vīdi, kad ir 9, mēs tev uzturam. Ja? Un, piemēram, cukurdiabēts, tur veidojas ļoti daudz iekaisumu, ļoti daudz skābes. Jo tas process, viņš nav tikai šūna, viņa apkārt šūnai, un tur veidojas ļoti daudz elektronu trūkumu. Un, piemēram, tur ļoti palīdz. Pēc operācijām, īstenībā ikdienā, jebkuram, jo mēs visi dzīvojam tādā pastāvīgi stresā, piesārņojums ārā, psiholoģiskais stress nepārtraukts, kas ražo ļoti daudz kortizolu un savukārt adrenalīnu, un visa vielmaiņa mums strādā pastiprināt. Tāpēc tādā veidā ūdeni var droši ikdienu lietot, jā. Bet toči ne 14. Jā. Kaut kāds jautājums bija? Īstenībā sārmainie produkti. Doma ļoti vienkārši. Tad, kad jūs dzirdējat, ir sārmaini un skābie produkti, tad viss, kas ir tuvāk dabai, iekšā būs sārmains. Tāds. Piemēram, augļi pēc būtības dzīvi, un viņi iekšā pastāvēt tā kā veicina sārmainu vidi. Bet šeit vajag atšķirt. Tad, kad jūs merīsiet, piemēram, citronu sulu, viņi noteikti būs pH 3 vai 4, jo tā ir sula skāba. Bet tā kā tas ir dabisks process, pārstādētos, viņam ir antioksidanti daudz, tad iekšā dos tos elektronus. Bet, piemēram, ja es apēdat maizi, tad tur iekšā jau ir elektronu trūkums. Un viņa skāba, kā ir sākumā, tā arī beigās vēl vairāk piesaista visus elektronus no iekšpuses. Un tāpēc viņi skābinās mūsu organismu. Tādiem, jūs jau visādus šķidrumus pamērījuši, man bija arī tāda tabula. Tāpēc no tiem sarmainiem produktiem parasti tas ir ūdens, tāds, to ko ārā. Un parasti tas ir tāds kalnu ūdens, un kalnos arī tūlīt, kas ir labi, ka tur ir mazāk to kaļķu, jo īstenībā pētījumi ar ilgdzīvotājiem vēl viena no lietām, kas bija ļoti svarīgs, ir ūdens kvalitāte. Kad ūdeni bija ļoti zem cietums, bija mīksts ūdens, nebija ciets. To cietumu nosaka kaļķis. Ja? Mums ir ļoti ciets ūdens atkal. Ja? Kas notiek, ja es katru rītu dzeru svaigu citronu ūdeni? Un kāds ietekmē man uz zogus, un vai jūs to iesakat, vai tā tomēr katra personīga izvēle? Cik daudz jūs citronu liekat? Vienu trešdaļu no citronu iespiežu glāzē. Ok, šeit es atšķiru. Numur 1, ka jādzer ūdeni. Tas ir viens. Numur 2. Citronu ūdeni šī gadījumā vairāk izmanto gan garšai, gan nedaudz C vitamīnam. Tas tā kā antioksidants. Nekas slikts nav. Numur 3. Tā ir skāba, kura sākās šeit. Pilnīgi piekrīt. Tad, ja jūs pēc tam nepaskalojat to zobus, jā, viņi nedaudz var kairināt emāli. Jo šeit siekalās mums jābūt 7. Tā ir sarmainvīde. Ja jūs dzerat skābi, tad jūs viņu tā kā neutralizējat. Tad šeit jautājums, cik daudz iekšā. Bet pēc tam, protams, pozitīvas lietas arī ir. Tad šeit, ja tas ir vienu reizi tikai no rīta un pārējais ūdens tīrs, nav problēma. Ja es tikai to dzeru, tas varētu būt par daudz. Vai es iesaku? Tas ir atkarīgs no gļotādes. Ja cilvēkam ir gastrīti, ja cilvēkam ir atvilnis, viņam kairinās barības vāds, nekas labs no tā nebūs. Viņš jums teiks paldies,
bet man tik slikti, ka laikam jūsu padoms nav veselīgs. Ja? Nu tāds. Karstā laikā noteikti negribas parsto ūdeni, ja? Jo mēs caur sviedriem zaudējam arī daudz sāļus. Tas ir natrijs, chlors, kālijs, un tāpēc gribās kaut ko klāt. Un tur īstenībā taču var arī sāli pielikt, nav problēma. Un tur gan, jā, tāds nedaudz citrons var piegaršai, jā, piegaršai, bet nu daudz tā kā nē. Kaut kāds jautājums bija? Ne? Man, piemēram, jautājums 11,5. Kādās situācijās vai, nu, kādās situācijās ieteiktu vispār dzert un cik daudz? Īslaicīgi jūs varat izdzert, bet pēc būtības 11,5 šī gadījumā tas ir blakus produkts tai skābei. Jums jāsaprot, ka jūs ņemat ūdeni un molekulas, es saku, tās sienas paliek tās pašas, bet tie ķieģelīši, vai būs iekšā vai ārā, atšķirās. Un tad, kad jūs no tās ūdens, no tā kvantumā vienā pusi pabīdāt, pacētusies elektrībai, elektrons uz vienu pusi, un saka, šeit būs tagad 11,5, tad otrā būs 3,5. Un mērķis šitām nevis dabūt 11,5, lai dzērtu, bet lai dabūtu to 3,5. Un šis ir blakus produkts, kas īstenībā iekšā reta dzerams. Jā, varbūt var mēģināt viņu brīžiem atkal apstrāt brūdus, lai veicinātu, kur, piemēram, apdeg un kur nav to. Bet tā iekšā, jā, bet iekšā nē. Iekšā nē. Jā, bet arī jāskatās, jo ādas pH arī ir drusku skābāks, jā, zem 7. Nē, jo, piemēram, konkrēts piemērs, kad arī informācija tieši par enerģiju, kad pirms, nu, teiksim, naklē melatonīns vairāk izlīdus šotiņu to 11,5. Tas ir šotiņs, taču ir maziņš. Bet tas būtu, tas attiecīgi būtu, kas varētu būt noderīgi. Tas ir tāds, kas, nu, jūs gribat, jā, tādus, bet, nu, šeit ir jautājums par tiem, jo šeit es gan katru cilvēku ņemtu, jo vienam tas var izraisīt problēmas, otram var dot pozitīvu efektu. Un, ja jūs pateiksiet visiem dzeram, dažiem var... Tas ir vērts patestēt vai? Jā, var, nu, bet tas ir tiešām maz, tur viena malciņa, tas ir tiešām maz. Un tad jūs dzerat pēc tam normāli arī, jā, bet tad maz. Tas ir tāpat, kā ir arī ieteikumi brīžiem to ūdeņrādu tur pa pielēniem, ja tas arī tā doma tāda ir dziļa, ka tur daudz to skābekļu, kas satur tos elektronus tāds. Nu šeit tāds. Nē, aboletiķis tas ir skābis. Jā. Kāpēc viņš jādzer? Viņš nezinu, ko dzer. Katram ļoti individuāli. Nu, tur jāskatās atkal brīžiem. Nu, viņš var veicināt gremošu, tur arī ir skābi. Nu, pēc būtības mūsdienās izgudrota daudz drošākas lietas. Jā. Nu, tas, ja cilvēkam pa maz skābes, tad jūs dodat klāt. Jā. Vai nu tur kuņģis, nu, vairāk, kad nestrādā kuņģis. Bet redziet, šeit daudz cilvēki neadekvāti izvērtē savu ķermeni, tā es teikšu. Viņam liekas, ka viņš nestrādā, bet reāli tur ir čūla. Jā. Viņam liekas, ka tur ļoti sāp un iekājas, ja pēc būtības viņam ir sakaināts muskultūra nepareizi strādā. Nu, tāpēc katram tur ir jāskatās. Un ar ēteķi ir tie, kam paliek daudz sliktāk, nu, ja ir tie, kuri arī saka, jā, kopumā bija labi. Jā. Tāpēc šeit ir jāsaprot, kas notiek. Nu, ar šitiem šodiem visiem es tādu skatītos, jā. Tad tiešām jāizrunā, vai nav problēmas, vai nav čūlas, vai nav tie atveļņi. Bet, nu, jā, tas tiešām tāds stresiņš, tāds hop, iedot, jā. Jā. Tā ir skābe, un kad jums pietrūks savas skābes, etiķis vēl klāt, un tad jūs varat sagramot labāk. Tāda doma, jā. Bet par to, ko jūs domājat par to cukuru? Nu, tas...
pa rokā ir aboletiķis, glāzē ūdens un izdzer kaut kāds 20 minūtes. Nu, es domāju, un arī cik grib ogļhidrātus, ja? Es domāju, Ēd kārtībā, nu tad ir salāti, dārzeņi, tad jā. Es domāju, lai tās lēnāk uzsūcās, ja? lai pārtika, ko uzņem, neuzšauj gaisā glukozes līmeni, jo arī patiesībā glukozi arī otrs faktors bez oksidatīva ūdens, kas arī var Jā, tas insulīns, protams, vēl vairāk. Jā. Nu, neesmu redzējis, jāpalasa, tad es varu... Nu, redziet, man ļoti patīk tautas medicīna. Es pats bērnībā daudz slimoju ar bronhiālu astmu. Izbaudīju visas metodas, ko piedāvāja slimnīca. Parasti tas ir antibiotikas. Un tad aizgājām uz tautas, jo savādāk nekas labs nebija. Un tad es sevis arī izbaudīju visu, ko tautas medicīna piedāvā. Jā, tur kožļā to, ēd to, dzēru arī urīnu, visu ko. Un tāpēc, tad, kad es aizgāju uz akadēmiju, man bija ļoti daudz zināšanas, arī pieredze, un es gribēju paskatīties, kas ir īstais un kas ir, tā saka. Un mūsdienās es jums saku, ka ļoti daudz ir izpētīts, kas no konkrētas vielas strādā, cik lielā mērā, kādā kontekstā, un, ja gribās, ir PubMed, diemžēl angliski, un te pētījumi ir ļoti dažādi līmeņi. Ir pētījumi, mēs arī jums visi apsēžamies, izbaudam, sākam, ir labi, jā, ir labi, forši, palīdz, jā, rekord pētījums. 20 cilvēki ir, visi izprovēja, visiem palīdz. Bet ir pētījumi, kas ir daudz sarežģītāks. Kad neviens no jums nezina, ko viņš dzer, un es pārbaudīju citu grupu arī, viņi vispār neko nav dzēruši, un es arī nezinu, kas ko darīs. Tas ir tie slepenie tādi metodi. Jā, un tad mēs pārbaudām, vai strādā vai nestrādā. Tev liekas, ka tu izdzer to, un tu saki, labi, viņam ne, un tad salīdzini. Un tie ir tādas augstas kvalitātes pētījumi, un tad ir vērts arī salīdzināt. Ja? Tāpēc nevar. Par to cukuru tur ir daudz, kas, ja mēs izdzeram pirms, mēs noteikti paskalojam ir labi, bet tam ēteķim, manuprāt, ir vairāk šī gadījumā varētu būt iedarbīt, pirmkārt, kuņģi, palīdzot, gremot, pareizi sašķeļot. Jā, pareizi jūs sakat. Jā, bet tas ir kuņģī. Jo kuņģī, kad mēs apēdam, skābei ir jāsasmalā sīkās, malkās daļiņās visu barību. Ja cilvēkam nav laika kožļāt, nav zobu, vai vienkārši nav vēlmes, tad viņš lieliem gabaliem apēd, un te viss stāv, viņš iekrīt zarnās, tur jau nav variantu, tikai pužņāt. Un tad rekurs skābi ir tās, kas pārstrādā. Diemžēl pēdējā laikā novēro, ka to skābi arvien mazāk un mazāk. Īstenībā cilvēkam 60+, to mēs bieži novaram, bet arī jauniem ļoti daudz. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc veidojas tas atvilns, piemēram. Un tāpēc, es domāju, šo ūdeni, un tā kā ēšanas laika varbūt nav tas īstais, jo tur jāizstrādājas skābei. Ja jūs dodat sarmaini, ja, tad tas arī jāatcerās. Tas jādzer dienas laikā, jā. Un ēšanas laikā atkal var arī dzērt, bet kopumā varbūt jāpēd, un tad pēc tam var dzērt. Vispār klasiskā medicīna saka par ūdeni. Jā, tie pētījumi, es saku, te ir par pH 8. Problēma pašlaik ir tāda, es sen jau to zināju, man bija vienmēr, jo piedāvā ko? Sena vecā metode, ziniet, elektrolīze, ja? 2 elektrodi, plus mīnus, un apkārt vienai un otrai tai plāksnei veidojas ūdens, kur vienā būs pa daudz elektronu, otrā būs pa maz. To jau cik gadus. Un ja tu paņem no turienes, tu vari izmantot. Bet problēma ir tāda, kā izmērīt, kā noturēt, lai tas process būs pastāvīgs. Ja? Tāpēc viņu pasaulē īpaši to nepēt, jo pagaidām nav pieejams. Šīs ir, pagaidām man ir vienīgais zināms. Tāpēc tāds ir vēl piedevas, ir koreļi, kur to dara. Ja? Klasiskā medicīna ļoti koreļus noliedz. Klasiskā medicīna pagaidām nav tie visi ārsti, kas kliedz. Ja? Tad jāskatās drusku augstāk, es saku, tos pētījumus. Ja? Un tur jāapstās arī Japāna, Kanāda. Ir valstīs, kuri pēc savā starpā iekšā, jo viņam ir pieejami visas metodas. Ja pārējiem nav pieejami, viņi saka šitais. Pat tiem koreļiem, tur jautājums, vai viņi dod tik daudz elektronus. Jo tur tāds 7 ar kapējkam kaut kāds. Ja? Bet
es jums teikšu 10 gadus atpakaļ par baktērijiem arī runāju to pašu zārnās. Ka, kā tās baktērijas var ietekmēt holesterīnu, strūns ar tām smadzenēm. Šodien pa labu un pa kreisi neiroloģi, kardioloģi, visi beidzot sākuši runāt par zārnām. Arī tur lēnīte viss aizies. Un jā, mēs runājam par tādu, ir medicīna klasiska, kuru jūs redzat valsts līmenī, slimnīcās. Viņa ir stagnēta, jo viņai ir jāpiedāvā metodas drošas un lētas. Un viss, kas būs jauns, nekad nebūs tur. Un pie viņiem aizies pēdēji. Tad ir ļoti tādas attīstītas privātklīnikas, kur viņi izmanto, un tagad ir tādas funkcionālas medicīnas arī paveidi, kur tur viņi izpēt visu mēģina arī izbaudu, un tad uz tiem pamatojoties lēnītam aiziet centri. Vienā, otrā, trešā, un tad jau, kad pie mums atnāk, tas nozīmē, ka jau 10 gadus bija jau tur. Jā. Tāpēc, kas attiecas uz to pH, uz tiem bija, redziet, no kurienes tas nāk? Tas nāk no Krievijas, jo viņi sen jau to izmanto. Un tur, cik mēs nesaka labi vai slikti, bet pētniecība viņa bija ļoti augsta līmenī. Un ir arī augsta līmenī. Ja? Tad ir Ķīna, atkal sakt, ko gribat, bet naudas viņi ieguld. Un Japāna. Amerikāņi, viņi starp citu izmanto daudz ko kosmonautiem. Viņiem ir viena programma, kura ir slepena, un tad, kad viņi jau nostrādājas, tad viņi palaiž tālāk. Tā tas ir, jo viņam jāizmanto to visu, ja? Un to viņi visu zina. Jo viņam jāizmanto katru mazo faktoru. Parastā medicīna, teiks jums arī, un ilgu laiku teica, piemēram, labs piemērs, sarkana rīsa uzlēma. Esat dzirdējuši? Par holesterīnu. Varbūt ir dzirdēts. Mēs esam klīnika piedalījušies arī vienu pētījumu, kuri ķīnieši beidzot piedāvāja aiziet izpētam. Un 6 gadi viņi veic to pētījumu, un šogad viņi pierādīja, ka tas ekstrakts tiešām strādā, un viņi ielika vadlīnijas, un tas kļuva par zāli. Līdz šim teica, ka tas ir fufelis. Tā tas strādā. Nevis uzlēma, bet raugi, sarkana rīsa raugi. Bet tur tas, jā, viņš šogad ielika, un tāpēc viņi pazūd visur, kā piedeva. No Amerika var nopirkt, visur nē, jo viņi sapatentējuši visu. Tā tas strādā pasauli. Un kā tie pateiks jā, mūsēji teiks, mēs nezinājām, jā. Tā tas notiek, jā. Un tāpēc šeit vienmēr jāskatās, ko tas dod man, un cik vienmēr es jaunā metodu skatos, vai tā skaitē. Tas ir numur 1. Un cik tas ir balstīts, vispār kaut ko dod vai nedod, ja, un to oksidēšanu. Redziet, cik tā nesaka, bet, piemēram, jūs redzat, ka ūdens parādās 9+ jau daudz kur. Un tas neatkarīgi no Enerģika vai kādam citam, vai tas. To mēs redzam Amerikā, to mēs redzam Eiropā, un Latvija arī. Kāpēc viņi to dara? Tāpat viņi nebūtu izgudrojuši, ja? Viņi paskatās uz pētījumiem, jo pašlaik medicīna dalās 2 daļās. 1, lai es nenomirtu, un to dara slimnīca. Pārējie viņi neinteresē īstenībā, lai es nebūtu kaut kāda riktīgi skaits. Un 2, es gribu dzīvot ilgi un forši. Un to slimnīca vairs nedara. Tas ir cits līmenis. Un atkarība no valsts statusa jums būs arī tā pievienota vērtība. Ja? Un tur, piemēram, kāpēc Izraēlas slimnīca, tur tā domāšana tehnoloģijas ir savādāk. Jā, viņi arī ir uz zālēm tāds, bet viņiem daudz, kas attiecas uz anti-aging un pretnocošanas problēmu, tur ļoti daudz izmanto tieši modernas tehnoloģijas. Viņi iet priekšā. Tas tā. Tāpēc, ja jūs runājat par standārtam, arī, piemēram, bija tās biotrons, kuram arī tāds polarizēts gaiss. Atceros, parādījis ar 20 gadus atpakaļ. Kad es mācījos, pabeidzu universitāti, laikam, 16 vai 18, 20 gadus atpakaļ, profesori atceros tieši manā māte pirmā, tur nopirkusi jau 5 gadus izmanto, saka, ir. Šitā sadzirdēja, pastījās, saka, pēt, tu vai atnes. Saka, lietot, tagad jau pasties, jau izmanto. Tas lēnām, viņi ir tādi buksējuši, ko darīt. Man patīk tas
tā atbilde, ka slimnīcas, lai nenomirt. Bet viņi tā ir. Nu, es ikdienas strādāju ar cilvēkiem, kuriem analīze it kā labas, un it kā viņi ir veseli. Saka, bet es mirstu, man nav spēka, man māte krīt, un man nekas negramojas, bet man saka, ka man ir labi, ka es visiem simulāns. Bet ja cilvēks nespēja funkcionēt, tas tā kā mašīna. Jūs varat teikt, tev riepas ir pilnas, baks ir labi. Saka, bet viņi nebrauc. Un tu taču nepirksiet tādu mašīnu. Nu, tā ir cita domāšana. Bet, visiet, tas, kas mums ir slimnīca, ir labi. Operēt, tad jau ir forši, bet, bieži vien pēc tām nav skaidrs, ko darīt ar tiem. Ja viņi izoperē. Jā, bet tur pēc tām ir fizioterapija, tur pēc tām muskuļu audzēšana. Ja tu visu to neizdari, tu šķips paliek visu mūžu, un pēc kā brīdi tev sāp mugura, un tad tu mocies. Redziet, tas ir tāda niansīta. Tas ir vislabākais ķirurgs. Nē, viņš taču izoperē. Viņš izoperē, bet viņam arī nav jāatbild tālāk. Jūs brauksiet ar mašīnu riepu mainīt, prasīsiet, ko savu mana mašīna? Saku, riepas ir labas. Viņš godīgi atbild. Viņš par to nav domājis, viņam nav arī laika par to domāt. Man kolēģis ķirurgi, viņi man prasa, ko daram tālāk. Ja? Un pastamies, Latvijā kardioloģija ir ļoti augsta līmeņa, bet pārējie vēl ir zemes. Pastamies drusku plašāk, kā piemēram Japāna, kā Kanāda, kā Amerika, kā viņi veic rehabilitācijas. Tur ir vesela programma ar barošanu, ar vingrošanu, ar psiholoģisku domāšanu. Tur pavisam cits, bet tas prasa naudu. Mums nav naudas tiem pašiem ķirurgiem. Ko es tur par ūdeni? Protams, viņš pateiks, šitais nestrādā. Kāpēc? Man tā nav. Es nelietoju. Vēl dzīves. Šis ir tas, kas var palīdzēt uzturēt. Protams, ja jums sanāk ideāli paēst, ideāli līdzsvarot savu dzīvi, tad es domāju, tas ķermenis, protams, var darīt daudz ko pats. Problēma mūsdienās tāda, ka mēs vairs nedzīvojam līdzsvarot. Esam godīgi. Man patīk sportot, strādāt, vēl ar draugiem kaut ko izdarīt, tikai 24 stundas. Tad nevienmēr man tā atpūta sanāk pilnvērtīgi, un to ēšanai es centos pastīties, bet tie produkti nevienmēr nāk, un nevienmēr sanāk sabalansēt. Tas nozīmē, ka es pārslogojos. Tad man kaut kur jāņem tas rezēs. Un šeit, tā kā mašīna, jums ir traktors, kas brauc nezinu kur pa dubļiem, strūns, kā viņš izskatās, riepas ir un brauc, tu pieliek, kas deg, un vēl. Iedomājies lidmašīnu. Nedod Dievs. Kaut kur būs caurums. Nedod Dievs, degviela būs kaut kāds piemaisījums. Sprāgs. Un mēs pašlaik ļoti bieži esam līdzīgi lidmašīnai. Bet aizmirsam, ka apkopa arī jābūt līdzīgai. Bet apkopa tagad traktoram. Bet gribam lidmašīnu, tad brīnamies, kāpēc. Un hop, kur jau piezemojas ne tur, kur vajag. Ja? Vai hop, nokrita viens pārnis, un tad kā tur to darīt? Šeit tāda. Tāpēc šitās visas lietas ir tas, kas palīdz jums uzturēt savādāk. Ja? Vai pieņemam dabu, kā ir evolūcija. Tas arī man patīk evolūcija. Kas dots, tas dots. Ja man vairs nav jākustās, tad es nekustēšos. Ja galva vairs nestrādā pēc 40, laikam tā jābūt. Katrs pats izvēlas. Kuram cilvēkam, kurš pH līmenis ir labākais šī brīdī, vai vienalga vienkārši? Īstenībā, tad, kad es pētīju šo tēmu drusku ātrāk, tie 6 gadi atpakaļ, jo bija arī vēl tur dažāds krūzes piedāvā, vēl kaut ko, ir varianti dažādi, ja? Tad tomēr iesaka sākt ar tādu neitrālu 8, tāds drusku maigāk. Bet ja jums vajag ātrāku to efektu, ja? Un ja īpaši, ja tiešām tas kroniskas slimības, kas ir tāds cilvēku kroma, piemēram, autoimūnas slimības vai tur onkoloģija, kas tiešām tur riktīgi, tur iekšā, neteikšu, ka pūrs, bet tur daudz toksīnu.
nu tad var arī drusku vairāk. Bet tad jāstās pēc ķermeņa. Ķermeņa nogurums un ķermeņa sāpes. Nu, tie 8, tas ir tāds neitrāls sāktu skatītos, jā. Var arī 9,5, nu tad jāskatās, jo brīžiem kaut kādu brīdi jūt, pa daudz. Tad vairs, to jau jūt, ja regulāri jūs lietojat, to jūtīt vairs negribās. Īstenībā tas mērķis, mans mērķis, un tad, kad es runāju ar saviem cilvēkiem, kas nāk pie maniem, sāku sasniegt līdzsvaru, lai es jūstu, kā ir. Un adekvāts cilvēks, mums ir daudz, kas receptoros un signāli, tā kā mašīna. Lampiņas padāk, šitais lampiņa izdegus, rekur vajag bremzes nestrādā. Un tu rēģē, vai nu aizlīmē un brauc tālāk, vai ne? Neredzu. Un šeit jums pastāstīs kūņas vai zārnas vai nieres vai kopējsā, ko vairs neviņi gribās. Tas ir tāds, kaut kāds tādā līmenī. Bet var arī, bet sākumā es sāku to ar 8,5, lai tā lēnītam, jā. Man vīram, viņam meniski izoperēja, viņam jau ir kaut kādi 8 mēneši un viņš nedzīst. Nu, nevis menisks nedzīst, bet viņam tā... Jā, apkārt, tur lauks kājās ūdens un visu laiku. Jā, jo redzēt, meklē, man tikko draugam beidzot, 1,5 gads mēs ar viņam strādājam. Šitais jāsāk. Nu, tas apmēram, ka jūs mēģiniet, es kaut kādu tādu labu piemēru gribu piedāvāt. Jo meniski, kas tur ir asins, limfa un locītavas šķidrums. Uz kurien tas viss nāk? Uz aknām, uz zarnām, uz nierēm. Tā ir tā centrāla un tur aiziet. Nu ļoti vienkārši. Jūsu akā nomirs kurmis. Un jūs brīnaties, kāpēc glāze kaut ko netīrumi. Nu, jūs maina glāzi, krānu nomaini. Tas sekas. Jā, un jūs maināt glāzi, maināt krānu, bet akā neesat pastījušies. Nu, varbūt jāsāk tur skatīties, ja? Šeit tas pats, tādēļ nav jēga tur. Tas dzīšanas process sākās šeit. Un šeit, jā, tas ūdens ir tās, kas var mainīt, jā, nu, piemēram. Bet atkal tur pareizi pieminēja, ka ēšana ir milzīga loma. Cukurs, jā. Jo cukurs tā dod mums pa visam sistēmām, un tā mums apēd visus elektronus, ka brīžiem ar ūdeni vairs netiek galā. Nu tā, tāpēc... Nē, es tikai stāstu, ka... Nē, viņam nav cukuru diabēts, bet to, ko jūs ēdat pa daudz cukuru... Cukurs nav tikai saldums. Jā. Bet, nu, jūs pareizi, jā, tad tas ir sākās šeit. Tādēļ, ja jums rodās saistādi problēmas locītavas, un cilvēki bieži vien saka, ot šeit man sāk gadu vecē cilvēki, tur 7 gadi saka, man šeit, sāp šeit, tad jāprasa, ok, šeit, lai aiziet, jābūt iekšā. Nu, tas ir ūdens, jā. Un vispār, jebkura locītava sākās ar šķidrumu. Man meita nodarbojasies ar mākslas vingrošanu, un viņam pēc vecas metodas vispār aizliedz dzert treniņa laikā. Un tad es pacēlu pētījumus. Pētījumi jau bija 15 gadi. Veci nē, tikai 15 tagad ot jauni. Un tad ir pierādīts, ka ja tu treniņa laikā nedzer, tev slodze ir liela, tu zaudē šķidrumu, izžūst locītavu, bet trieciens ir, tad īstenībā traumas riska daudz lielāks. Un viņiem, nu, tiem sportistiem pēc tam ir problēmas ar locītavu. Parādīja trenerim, jautājumu atrisināt. Nu, tā neticēja. Nu kā? Viņam nedrīkst dzert, viņam traucēs, nu tas smagumu dos un viss. Nē, re, kur ir? Nevajag litru uzredz, bet pa malciņām. Un, nu, tāpēc viss sākās ar vienkāršām lietām. Ūdens un ēšanas. Tas divas lietas, nu un vēl miegs. Jā, tas ir pamatlietas, vairāk tā nekur nevajag iet. Ja jūs sāksiet mainīt šķidrumu, daudzumu, kvalitāti, jūs jau redzēsiet, ka wow! Pirmkārt, zarnu trākts labāk iztukšojas aizcietējumi. Otrakārt, nieres sāk darboties, tad regulējas vielmaiņa. Treškārt, asinsrīt. Nu, kur mums visas vielas ir? Asinīs. Ja jūs nedzerat, jums ļoti bieza asins. Esat iedomājušies, kā izskatās mazais asinsvadiņš, kas mums aiziet šeit? Viņš ir tik liels, cik ir liels eritrocīta sarkanā šūna. Tik maziņš. Tad iedomājies, ka tur ir biezums vispār. Tad viņš neiet iekšā. Viss.
Viņam ir jāizsprūk iekšā, pēc tam no turienes jāiznāk laukā. Tur ir viss savs. Viņš neiet iekšā. Visi mazie asinsvadiņi nestrādā. Bet katrā šūna beidzot saņem to mazo asinsvadiņu. Tas rekur šeit. Mums viena šlanga rekur iet un pa mazām nekas neiet. Jūs brīnaties, šeit ir pēļas, tur viss sadeg. Ja? Nu, viss. Tāpēc ar ūdeņu jūs sākat. Un tad skatāties. Un bieži vien saka, oj, man galvas sāpes nav, tas uzlabojas, spiediens labāks, tas un... Nu, uz krampiem var būt, uz tirpšanu tur izskatās, ka jau nervs bojāts vai traucēts. Tur jāskatās, ne tik vienkārši. Nu, tā, ja ir jautājumi, es tā šodien... Jā. Vai es pareizi sapratu? Daiga teica, ka izmērot visus šodien pieejamos ūdeņus, visur bija lielāks pluss, ka mūsu aparāta ūdeņus, ka vienīgais ir mīnus sanāk, ka mēs dzerot pat labus veikalu minerālu ūdeņus, laika esam elektronu tajā deficītā, jo visiem ir pluss. Nu, pēc būtības ideāls stāvokļi, jūs prasījāt par ūdeni, tas ir 7. Tieši tā, tas ir ideāls stāvokļi. Parasti ideāls stāvokļi nepastāv, jo gaisa satur visādas daļiņas, un tas paņem. Tas nozīmē, ka tikko jums pastāvēs, un to es varu redzēt, kāpēc, piemēram, par sūlām runā. Kāpēc jādzer, ja jūs patīk sūls vai fresh vai smoothie, ir jādzer uzreiz. Jo tur vēl ir aktīvas vielas, ko jūs tikko dabonāt no šūnām, tikko tās pastāv, gaisa apkārt visu neutralizē. Viss. Tāpat par zālēm. Kāpēc atver pudelīt, un viņš saka, pēc mēneša nav jēga viņus lietot. Viņus tie atņem no viņiem elektronus, viņi sabrūk, viss, viņi vairs nav aktīvi. Nu, tā mums ir, jo gaisā mums daudz pietrūkst elektronu. Šeit milzīgi, kas saka, melnā bedra, ja? Tāpēc vislabākais, ja ūdens būs jau 7, tas jau būs labi. Tieši tā. Pārējie vēl ir skābāki. Kafija, kaut kāda limonāze, tas viss ir... Jā, bet tur, protams, arī nebūs elektronu. Un tas arī ir papildus faktors, kāpēc tie dzērieni nebūs tik efektīvi kā ūdens. Jau tāds. Es runāju par parasto ūdeni. Un pareizi teicat, ka viņam labākā gadījumā nekas nebūs jādod, bet sliktāk īstenībā jādod. Un tāpēc tas ūdens, kas, piemēram, tek no krāna, nu, satur daudz to chlorētu daļiņas. Nu, tāds, to ķīmiju kā vajadzētu būt maz, bet mums tas arī koeficients drusku ir lielāks, jo mums pieļauta norma lielāka, un tāpēc tur tās ūdens būs 4, 5, nezinu, mēriet no krāna, redzēt. Jums 7? Tad redzēt izcili. Jums tur varbūt te kaut kas īpaši. Un pārējiem, jā, un šitais ir tas, kas dos klāt. Un tas dos klāt pa ceļam. Redziet, kā es teicu, ka māja. Iedomājieties, jūs eju klāt, šeit iedos, es pat līdz virtuvē varbūt neaiziešu. Jo viss arī beidzās. Ja? Jo vairāk jūs elektrons dosiet, tad pa ceļam siekalās, gremošanas trakta visu, un tad lēnīt, mēs iek tālāk un sakārtos. Un kaut kādu brīdi jums negribēsies vairs te 9, ko es teicu. Gribēsies 8, jo jūs jūtiesiet kaut kā pa daudz. Tas tāds vispārējs tāds. Bet es nesaprotu šobrīd, ja tie ūdeņi uzrātos plus, tas nozīmē, ka mums tie elektrodi mūsu ūdeņos nav vispār. Jā? Maz, tieši tā. Jā, tieši jūs pareizi. Man ir pH līmenis 9, bet elektrodi ir 0, jo viņi ir 200 plusā. Tur, kur oksidēšanas, reducēšanas, es domāju, koeficients. Bet viņi arī, tur, kur bija mīnus, tur bija arī pH. Man liekas, pH 9 nevienam neuzrādīja, vai ne? Man uzrādīja. Šitām bija aparāti, vai kur? Nē, no aparāta tam nebija. No ūdens kaut kā. Jā, no ūdens. Kaut kāds bija 9. Jā, bet tur bija 200 tie elektrodi plusā. Jā, tas pH, jā. Ok, labs jautājums. Labi. Tad pH var dabūt arī ķīmiskām vielām. Jā, tad apzināti ieliekot tur ķīmiskas vielas, lai dabūtu to pH. Bet tas nenozīmē, ka tie elektrodi būs brīvi. Jā, tas ir... Paldies par jautājumu. Tad to, ka man ir elektroni, nenozīmē, ka es gatavs ar viņiem dalīties. Antioksidanti ir tie, kuri, kā es saku, labprāt dalās.
Bet ir tās vielas, kuriem pašiem ir, bet citiem nedod. Trešā grupa. Jā. Un tie, kuri notur to sarmainu vai tādu, bet viņi nedalās. Jā, tas Tad tāds. viņam arī manā ķermenī nedalās. Protams. Bet viņi, tur jāskatās tālāk ķīmiska formula, ko es teicu, tur cinks, selēns, tur ir šitās lietas, jā. Tāds. Jo tas reducēšanas ir tas, kas ir brīvs, kas ir tiešām tagad gatavs viņu uzreiz. Varbūt vēlāk tur jāskatās drusku pastāvot, kaut kas tur notiks, bet tad jāpatur to aprātu ilgāk un jāapstās. Atbildēja? Ok. Ar pusstundas starpību mums no -200 nokritās uz -100. Ja? Es jums saku, tāpēc... pH nenokritās, bet... Jā, tas reducēšanas, jo viņi pirmie, un pēc tam lēnītam arī pH arī kritīs lēnītam, ja? Un tas ūdens, tāpēc arī tikko spīd gaisma, viņi tur izmaina, ja ir atvērta, uzreiz izmainās, tāpēc arī jāskatās, lai būtu tumsā, lai nebūtu pārāk kārsts, un arī kādā šitā, tie plasmas, jo tie plasmas Sanāk, ka nevienā pudelē nav iespējams dabūt. ilgi noturēt. Dabūt tev vārdu, noturēt ir grūti, jā. Tas ir tas, ko mēs varam, jā. Tāpēc arī... Jā, tāpēc es saku, cik arī runā, tomēr ļoti, teiksim, ja jūs dabūjat to 9, tad viņi lēnītam tāpat arī visā tā maisā, tāpat viņi noturēs. Bet arī jāskatās, stikls ir tas, kas neko nedara parasti, tomēr skaitās nekaitīgs un nevainīgs neitrāls. Bet ar plasmasu nav tik vienkārši, ir plasmas bez PBDE, tad viņa speciāla plasmas, tagad ir moderni tā tapvēra, bet nav vienīgi, tur ir daudz kas cits, kas neizmaina savu struktūru, neizmaina savus un neizdalās ķīmiskas vielas pie temperatūras maiņām. Ja? Bet parasti tie lētie, viņi izdala vielas, kas īstenībā vēl vairāk kaitē. Un trešais variants tie ir metāliski, bet atkal jāskatās, kāds metāls, kā viņš apstrādās, bet tas tāpēc metāls vai stikls ir tas labākais. Uzturēšana. Vai speciāli plasmas, tas redzēja, tad viņi jāskatās kāds. Jā. Ja gribās saglabāt, tad jābūt līdzīgi tā kā folija vai, lai nebūtu caurspīdīgs. Bet parasti, jā, tas dienu, laikam ilgāk arī nekas tur nebūs. Nerusējušās, jā, varētu būt, jā. Tas ir antioksidants, H+, jā, 500, jā. Jā. Preparāts vai tur būs tie mīnus? Jā, tie mīnus tur ir. Jā, tas ir tas, kas arī dod daudz. Bet tas ir tas tās, ka ir padaudz, jo tur ir jāskatās uzmanīgi, viņi parāk daudz. Ja tas antioksidants izdarat iekšā, tad viņš tāds uzreiz visiem dalās. Ja. Bet ar tiem mīnusiem nav arī jāizraujas baigi. Ja. Jūs sāk, jo parāk daudz, kā es teicu, ka rekur mums ir siena, es parāk daudz salikšu ķieģeļus, un man jau pāri, es lieku uz jumtu, kaut kur jāsaliek man visu. Un sāk brūkt jau jumtu, jo nevajag tik daudz, ja? Jo kādam ir jāneutralizē visu. Tad šeit ir tāds, tāpēc jābūt... Ik pa laikam visu var darīt. Galvenais, lai būtu dzīve laba un saprot, ko grib. Citādi nav problēma. Ko lūdzu? Oi, pa varu neatceros, tiešām. Tur jāskatās, īstenībā bija doma, jā, ka viņš lādē, bet jāskatās kādu savienojumu. Tagad moderniem materiāli ļoti daudz, un jāskatās, jo ir dažas ķīmiskās vielas, kas nav noturīgas, viņi vienkārši visu laiku izdala tas vielas. Ir tas, kas, viss. Vairs neoksidējas, neizmaina savu, tad 100 gadus var nostāvēt un neizmaina struktūru. Viņi drusku dārgāki, tā es teikšu, jā. Tā kā jūs teicat, nerusējuši, jā. Tikko rusē, tas nozīmē, ka oksidējas, ka tur uzreiz elektroni aiziet klāt, viss, tad viņš uzreiz visu laiku izmaina. Varš, jāskatās, jo parasti varš ļoti labi oksidējas, to es zinu pēc visām trubām, jā. Ir tīpaši, ja tur
vārš un kaut kur alumīnijas. Starp viņiem veidojas elektriska strāva. Man mājā bija viens trubas bija no alumīnijas, otru no vāra. Tad visi viņi, tie, kas bija no vāra, tad jau sāk plīst vienkārši. Un tiešām, ja tur jābūt pa vidu vēl kāda metāla, kas dod tos elektronus. Nu, tad ļoti interesanti tas viss. Tā ir tā ķīmija. Jā. Ir nopērkams tāds pakciņas priekšā elektrolītu pulveri, kurus pielej ūdenim, un tad tas ūdens ir vairāk ar elektrolītiem. Kā tas strādā? Elektrolīti ir sāļi. Tie ir vienkārši kaut kāds sāls. Tie ir sāļi. Okay. Nātrijas, kalijas, magnijas, Un chlors. kā tas ietekmē ķermeni, ja ilgstoši dzerat? Nu, to izmanto pie slodzēm. To neizmanto vienkārši ikdienā, mēs rekur tagad dzērsim. Jo tie ir sāļi, ko jūs ņemat papildus. Tas vienkārši tāpat kā vairāk sāli. Ir bijusi atūdeņa. Jā, tieši tā. Tas ir sportistiem pēc slodzes, kad mēs zaudējam daudz, mēs gribam uzņemt. Vai nu karstā laika, piemēram, ir pētījumi, atceros, veci karavīri gāja ar torbām ar ūdeni tūkstnesī. Viena tantīte, tur man liekas bija 67 gadīga, nedaudz ūdens un sāls gabals. Šitā aizgāja līdz beigām, karavīri pusi jau izgāja, jo pierādīja, ka sāli ir svarīgāk nekā daudz ūdens. Ja? Nu tā. Bet šīs aprāts ir tās jonus, kas ir antioksidanti, pareizi saprot, vai es nesaprotu pareizi? Nē, ūdeni viss ir. Tur ir ūdeņrāži, jons, nu jā, joni, ok, ūdeņrāži jons un ūdeņrāži un skābekļa jons, ja? Un tad viņš sadala, un tad vienā pusē ir ūdeņrādis viens pats, no kura atņem elektronu, nu tā viņu atstāja bez elektrona, un otrā pusē ir ūdeņrādis ar skābekli, un viņam ir elektrons. Ja? Un tad te joni, ko lūdzu? Tas aprāts sadals. Jā, nu tur iekšā, es godīgi sakot, neesmu skatījies tur elektrisko to formu, bet pēc būtības tur ir divas plāksnes, kas pēc būtības elektrība. Jā, nu caur kuriem izējot, viņš tāds sadala. Nu, tā ir tā tehnoloģija, pa kuru viņi nevienam nerādīs, kā to darīt. Grūtākais, kā sadalīt, ja es saku, nav problēma tas plāks turēt, kā sadalīt, lai viņi aizietu dažādi. Nu, tas ir tā tehnoloģija, ko viņi tur izgudrojuši. Nu, kā viņi to izdarījuši, nezinu, neprasiet. Tas ir tad sanāk, tas ūdens, kas tek lejā ir bez tiem joniem, un tas, ko mēs... Jā, tieši tā. Tāpēc sāku jums abi gali. Tāpēc ir tie divi. Tieši tā. Tāpēc tad, kad viena pusē 9,5, no 14 atņem, un cik paliek? Nu, cik tur? 4,5 otrā galā. Nu, savādāk nevar būt, viņš tas sadala. Un, protams, pēc kāda brītiņa viņi tāpat šitais ūdens, ja viņi ieliet, viņš kaut kur sameklēs sev skābekli un arī izveidos visu, ko vajag. Nu, skābeklis jau mums ir apkārt. Nu, tā. Vēl jautājums, kas notiek vārīšanas procesā, ja, piemēram, to 9,5 ūdena vāru, teiksim, tēkana, gan pH samazinās, gan... Jā, nu, elektroni noteikti aizies prom, jo varīšanas laika viņi ir ļoti, un ar tvaika viņi aiziet prom. Kaut kas pH jautājums, kas tur būs. Nu, droši vien, kā atkarīgi no tā, ko jūs pielieksiet klāt. Un kāda teikana, jo tur arī ir metāli. Bet varētu saglabāties, nē, kaut kāda 7, 7,5, 8. Jā, šī gadījumā noteikti, jo no krāna lejot, īstenībā viens no veidiem arī, kā izvairīties no tiem chlorētiem visiem, tad var paturēt diennaktī, tad viņi izgarojas. Arī viņi neutralizējas un atkarīgi no tā, kādu jums vidi, nu, kaut kā tur pie 6 var 6,5 nostāties. Varētu būt. Vārot jūs arī tos smagus, jo viņi pie sienām visi arī piestiprinās tas izgulsnējums. Tad tas nebūs. Bet tas ūdens, nu, elektrons viņi nav no kurienes. Nav varianti. Tāpēc šito lejot iekšā, tad iespēja, nu, atkarīgi cik ilgi varat, ja jūs 2-3 reizes varat arī pamainīt struktūru. Tad, jā, jo tur to ūdeņrādi nav kur baigi saņemt. Un tad tas nozīmē, ka tā pH varētu noturēties. Jā. Nu, vienīgi atkal saku tā kanna no kā sastāv. Tāpēc arī atšķirīgi tas kannas. Nu tā. Jā. Ceru, ka kaut ko sadzirdēt jaunu. Un, jā. Paldies par uzmanību. Jā.
Es padzerties, jā.